Čau, sporta draugi! Ansis Zauers, uzturzinātnieks. Man arī zināms, kā jauna produktu radītājs Primo. Droši vien tev arī populārs jau diezgan produkts. Varbūt sāksim ar to, ka piesaki, varbūt pastāst par savu backgroundu. Uzturs jutīga tēma, man patīk cilvēkiem, kas ir ar īstu izglītību. Uzturs, pat uztur, ir man tie TikTok valodā kredenciāļi. Es esmu klīnisks uzturs speciālists 10 gadus, tā ir ārstnieciska izglītība, un jau 10 gadus es klīnikā strādāju, vienā vai otrā vai trešā, un pieņem pacients, restīvi, ārstnieciski konsultēju par to uzturu. Tur tā pieredze tāda, es jau teiktu, 10 gadus jau, man liekas, ir samērā daudz. Tad kaut kad aizgāju maģistratūrā starp augstskolu. Un tad tad izmācies, un tad ir uzturzinātnes maģistrs. Tad vēl kaut kad iepatikās tāda lieta kā mikrobioms, baktērijas, un tad aizgāja tādā kā mikrobioma pētniecībā, un tad viss tā kā saliek kopā. Vienkāršā valodā zinu, kā pabarot mūsu, zinu, kas katrā lietā iekšā līdz pēdējiem sīkumam, vēl kā pabarot tās baktērijas. Un tāda par tiem gadiem, es varu pateikt, liekas, it kā es zinu daudz, bet, var pateikt, jo tu vairāk liekas, ka pats zini, jo saprotu, ka mazāk. Bet, es to visu zinātni varu skatīties tā kā tādu piramīdu. Aizpērga virsot, es esmu tur kaut kur pa vidu. Un vēl tas lielais lielums ir, kas saka, jāiemācās. Es tieši gribēju to prasīt, vai ir kaut kas vēl nezināms, jo uzturs vispār ļoti interesanta lieta, jo tas cilvēku ķermenis, tik strauji tā kā nemainās, bet uzturs trendi ļoti mainās. Un ja tu saki, ka jo vairāk mācies, jo mazāk zini, ejam kaut kur tur, lai mums viņš nerūdz pie auss. Tur normāli visam reizēm jāparūc, iesim pa mazajām tā kā, par uzturu ir tā, ka pats pārtiks produkts ir izzināts, bet tas, kas ir jauns, ko izzina un ko ir pats cilvēka organisms, kā tas strādā un kā mūsu iekšā bioķīmiski, fizioloģiski, endokrinoloģiski, restīvi visi mūsu iekšējās, kas saka, darbības miedarbojās, un tur nāk ik pa laikam jaunumi, kas tādas pieņemtas standarta lietas ieliek citos rāmīšos. Labi, parunājam par veselīgu uzturu. Jā. Mums visiem interesē veselīgs uzturs, mums klausās pārsvarā tādi cilvēki, kas ir fiziski aktīvi. Tagad tu veikalā un paņem kaut ko, un tu pagriez to etiķeti. Kas ir pirmais, ko tu mēģini tur ieraudzīt? Es vispār cenšos baigi par tiem veikaliem nestaigāt, jo es tur varu pavadīt ļoti ilgu laiku. Ja es tā iedomājos, man ir tā, es tagad pēdējā laikā iemācījies uzrakstīt sarakstu, klik, paņem tas, un liek, pirmais, protams, paskatos. Ja tas saraksts ir garš, tad beigās tas mūsu organismam nebūs pārāk labs, jo, pārtiks produkts varbūt normāli izaudzēts, tur, piemēram, dārzenis vai neapstrādāts, tur, piemēram, gaļa vai zivs, tas ir viens. Ja tas ir rafinēts, pārstrādāts, un tur ir viss kaut kas pievienots, arī studentiem mācu kādas, man liekas, 5 gadus medicīnas topošiem ārstiem Stradiņu universitātē, tu izvēles kurs par uzturu, un tur ir pārtiks pārstrāde, viens temats. Un viņa pārtiks pārstrāde nav slikta, bet ja tas produkts pārāk pārstrādāts, beigās jau mūsu organismā kaut kas labs nenotiks. Tā kā, ja man īsti jāatbild uz jautājumu, ja tas saraksts pievienotām vielām ir pārāk garš, tad nav labi. Ja tu vari gari arī jādomā. Jā. Mums ir laiks, bet, labi, bet pieņemsim, tu paņem jogurtiņu ar garšiņu. Tur virsū rakstīts samazināt cukuru daudzumu, pēc ko mēs domājam, ka viņš ir veselīgs. Bet tad ir visādi svešvārdi, visādi saldinātāji, lai viņš ir garšīgs. Ko tu par to visu domā? Tas būs veselīgs? Šī man ir tāda tēma. Ir saldinātāji, protams, mums ir dažādi. Ok, mūkam, mēs varam kur? Tur var skriet? Vai ejam garām? Brauks, ejam garām. Jā. Mēs atnācām uz parku, lai mums netraucē mašīnas un traktori. Bet te normāli, viss dod vaļā.
nepatīk man tās piedas jogurtam jābūt ir tīram vai tam dzērienam, ja tur ir sukraloza, acetilsulfāts, kā saharīns vai šitādi. Tie saldinātā ilgtermiņā jums arī, man personīgi tie nepatīk, un mūsu baktērijām ar tie baigi nepatīk, un šī ir tāda divējāda puse, monēta divām pusēm, kas ilgtermiņā, ja dzersim katru dienu to saldināto produktu, vispār zinātnē vēl nav izpētīts, kas mums notiek. Un tur gan nāk jauni pētījumi, ko tās baktērijas tur izdara un kas viņām patīk, kas nepatīk, kāds tur pavairojas. Nepatīk man tādi produkti īsā tekstā. Un kā domāju, ja tu ieeji pārtikas veikalā lielā un ja mēs izvēlamies kaut ko, kas nav burkāns un gaļa, bet kaut kas ir pārstrādāts, cik procentu būs tāds, kas tev patīk? Labi, sāksim ar tiem pašiem piena produktiem. Skatos standartā, sieram nekāda vaina nebūs, jogurts, kefīrs, pāniņas. Mums ir, piemēram, ļoti labi tie fermentētie produkti. Tie ir superīgi, tie ir forši. Tur es neredzu. Viss, kur aiziet kaut kas pievienots, un tur ir kā ir. Un tad jāskatās citi, piemēram, labi pārstrādās, jau tās gatavās ēdienreizes, kas ir, tur ar reizēm nav nekas tās. Tur vienkārši sakombinēts, viss tādās proporcijās, lai mēs uzņemtu to ēdienu, kādu mums ir nepieciešams, un mēs to apēdīsim. Bet tur, kur ir tie, kur jau aiziet tie ātrie varianti, tie maisījumi un tādi, tur man gan galīgi nepatīk. Labi. Kā domā vispār, ēst veselīgi ir viegli vidējam cilvēkam? Es teiktu grūti. Ja nav zināšanas, tad ir kaut kāds ieradums, un ja ir ieradums, tad mēs paņemsim pārtikas veikalā to, kas mums ir visvienkāršāk pieejams, un tur jau tas pārtikas veikala izkārtojums ir stratēģiski novietots, lai būtu visvairāk pirkumu. Un cilvēkam domāja, man vajag to, tas ir ātrais tāds, tev vēl maizīte tāda, tad vēl bulciņa, tad vēl kādu konfekti vai kādu batoniņu, kādu saldumu, beigās, sanāks tā kā sanāks. Vai tur groziņā ies, tur pārstrādāta gaļa, vai gaļas produkti, vai tur aizies, nezinu, ātrās zupiņas, tur labi, katrs esam students bijis un tur Roltonu izmantojis, bet un Roltonu fabrika glāb nāciju, bet ja tas aizies katru dienu, arī nebūs labi. Jo tā problēma ir tāda, ja nav zināšanas par to, kas ir jāuzņem, tad ir grūti. Ja cilvēks, tas, ko es arī mācu pacientiem, klientiem, draugiem, izprast, kas tev jāuzņem, kam uz tā šķīvi jābūt, tad gan paliek vieglāk. Mēs esam Latvijā vēl diezgan daudz gatavojam, ne? Tad jau, ja tu pērc vienkāršus produktus, nevis jau pārstrādātus, tad ir grūtāk kaut ko sačakarēt. Principā jā. Izņemot ar gatavošanas metodu, pārcep, piemēram, nevajag, un vai tur kartupelītis, tur labāk viegli brūngans nekā pārceps, tas pats arī, tagad vasarā, tu vari gaļu pagatavot vienkārši, vai arī, ja tu uzliks viņu un to šašļiku uzceps tā, ka tas melnumiņš būs, ja kādreiz teica tā oglīt, labi, ne īstībā, tas viens no sliktākiem, ko cilvēks var uzņemt. Tad nevajag dedzināt, ja pankauks piedeg, tad arī tās neēst. Ja ritīgi piedeg, labāk nevajag nogriezt to piededzināto pozīciju. Kas tur ir tāds slikts? Teiksim, tur ir izveidojās vielas savienojumi, piemēram, ogļhidrāti ar obaltumvielām kopā, kas beigās ir smagi kuņģim savā ziņā un īstenībā arī nepatīka mūsu zarnām un veido mūsu zarnu traktā iekšā iekaisumu. Es uzlikšu airplane modu, savādāk man būs viena zvanīšanās nepārtraukti. Ok.
par pārgatavošanu, tu teici par pārcepšanu. Ir arī, es daudz esmu internetā redzējis. Es tev varētu visus internetu mītus, ko es esmu sastapies. Droši. Vai puspatiesības pārjautāt par eļļām. Viens, ka es esmu redzējis, ka nav nekas sliktāks kā sēklu eļļas. Un vēl ir tāds, es esmu redzējis, es neatceros, tas bija kāds populārs cilvēks, kas to teica, ka ēdiena vispār jēga ir dabūt olīveļu sevi iekšā. Olīveja baigi labā. Tas gan, bet olīveja jābūt ar augstu polifenolu saturu, tādu, ka viegli koši kā kaklā. Ar sēklu ējā, tur rapšu, saules, puķu, tur vēl citas. Es teikšu tā, es viņas pārāk nerekomendēju dēļ viena iemesla, ja mēs visu laiku tās lietojam, mēs tā jau pārāk daudz tās omega-6 augstskābes uzņemam, un tad tas īpatsvars stipri augstāk, bet cilvēks to zivtiņu un tos riekstus lieto samērā maz, un tas omega-3 mums trūks, un tā ir viena patiesība, ko es skatos uz tām sēklu ējām. Protams, ja tas labāk ir ikdienā tur, olīva, vīnogu kauliņu, piemēram, iekļaujam. Protams, citas sēklas labas, tur melnā ķimeņa, ko mēs varam salātiem pieliet klāt, ķirbju. Tur ir citas, bet tās, kas ir tās, teiksim tā, populārākās, tādā ikdienas plauktā virtuvītēs nemaz neieteiktu. Tu pats gatavo ar olīveju? Es ar olīveju gatavoju. Es tagad arī, tu man iemācīji olīveļas LV pasūtīt, tad es tā arī daru. Jā, tur ir tiešām labas, un tur katru varu bieži reklamēju viņas, bet tur neesmu afiliēti, bet vienkārši laba lieta, un cilvēks tiešām katru gadu atjauno polifenolu saturu miligramu uz kilogramu, kas man kā patērētājam ar zināšanām sniedz uzticību par attiecīgo vietni. Labi, ja tu izēji kaut kur ārā ēst, Tu viegli to dari? Viegli sirdi. Nē, es taču redzu labas vietas, kur var pasūtīt. Man patīk, lai ir kvalitatīvs proteīns, lai vēl kaut kādas salāti, ja vēl kaut kāda zupa, ja vēl kaut kāds buljons. Fast foodi, varbūt biju students, un tad patika visādi fast foodi. Tagad tiem fast foodiem ir grūtāk, stipri grūtāk, jo, tu apēdi un tev liekas, es atvainojos, gan arī nolamājos, bet tāda sajūta ir kā kaku esi apēdis iekšā. Tu esi tīrs un tev ir tāda draņķīga sajūta. Un es brīnos, citi saka, es eju tur uz McDonaldu katru dienu un tam līdzīgi. Es brīnos. Nav tā, ka es neesmu aizgājis, bet tajā ārkārtas gadījumā vai kaut kur tiešām, nezinu, ir ritīgi vēlu beigtas dienas gaitas, un tu brauc labi, tu iebrauc tajā maķītī, ko tad es tur paņemšu, bigmaku bez maizītes, atkanceloju maizi, pielikšu vienu papildus gaļu, apēdīšu, klāt paņemšu kaut kādu padzērienu. Labi, es esmu uzņēmis, bet, tas kalorijas ir, ķipa uzņēma, tas atvainojos, bet tā sajūta. Droši vien, ja tu to dari, reti nekāda vaina. Es maķīti iebraucu varbūt reizi gadā, un es vienmēr pēc tam jūtos tā, ka es būtu kādu spilvenu apēdis. Līdzīga sajūta. Labi, bet ēdot ārā, tev nenomāca domas, kādā eļļā tur šis ir gatavots un kādas izcelsmes produkti. Par to es cenšos nedomāt, jo ja es pa visu domātu, tad būtu, kā saka, kompis, kas uzkarās. Es eju uz vietām, kas ir pārbaudītas un apmēram jau zinu tos gatavošanas procesus. Man svarīgākais, lai tā vieta ir garšīga, lai pilnvērtīga un lai es varu nokomplektēt to savu porciju tādu, kas tiešām dos spēku, nevis atņems to. Tad tev pašam studējot visu pārtiku un uzturu, tev nav tas, es aizmirsu vārdu. Profesionālais. Kā to sauc? Kretīnisms. Obsestība ar veselīgu uzturu, tas jau kā sindroms aizmirst. Ortoreksija, laikam, īsti nē. Nav tik traki, protams, skatos un cenšos
pielāgot to visu tā, lai būtu spēks, būtu enerģija, lai es nebūtu uzturvielu deficītos. Piemēram, es zinu, kad ja es pietiekami ēdīšu gaļu, zivi, piena produktus, tur jau tie B grupas vitamīni ir sastopami, nokomplektējuši tos riekstus, tos sēklas, tur būs liela daļa minerāli. Es pats samērā maz uzturu bagātinātājs lietoju, cenšos to uzturu tādu, jo zinu, ko katrs satur, lai man būtu tas, kā saka, daudzo dažādo mainīgo nutrientu daudzums un bioloģiski aktīvo vielu, vitamīnu, minerālu vielu, turpat kofaktoru, viss kaut kas, lai man būtu organismā iekšā. Nu labi, bet tev ir kaut kādi, ko tu točni nē? Es atceros, klausījos podkāstu ar LeBron James. Viņam bija divas lietas, ko viņš 100 punktu nē. Viens bija visi sodas, burbuļotie garšīgie dzērieni, un otrs bija viss, kas ir eļļā vārīts. Frīči, mūsu iemīļotie un tādas lietas. Fritēts un tādas cenšos mazāk. Vēl bija, es samērā maz patērēju miltu izstrādājumus, restīvi glutēnu saturoši. Ja man tos saprats, ka ja tie ir ikdienā, un daudziem cilvēkiem, diemžēl, to vēl joprojām lieto maizīti tur, rīts, vakars, diena, tad makrons tur, un arī mēs paskatāmies lielāko daļu, kas ir degvielas tankos un ātrās ēdināšanas iestrādēs. Tur arī ir tās pozīcijas. To es cenšos tā kā noņemt no labu tur ciebatu vai te citā restorānā tur tā maizīte, kur to olīveļu var uzliet virsū. Jā, bet tas ir tas, kas nav manā ikdienā. Protams, nedzeru tur nekādas sodas, burbuļotos, cukurotos dzērienus. Protams, ja tur būs kādreiz kāds ielies, jā, es to paņemšu, bet cenšos izvairīties no tiem un kaut kādus augstu pārstrādāts, rafinētus produktus, nezinu, tikai kaut kādos tur, ka galīgi nekas nesanāk, vai kaut kur ārzemēs, vai pārceļojot, cenšos neuzņemt. Nu labi. Kas ir sliktākais, varbūt, ko cilvēki? Viens ir pārstrādāts, bet otrs, kas man liekas, kas ir ļoti slikti, ko mēs darām. Mēs to cukuru pārāk daudz visur mums viņš ir. Cukurs, jā, tā man sirds tēma, ko es tāds vēstnesis saku. Cukurs ir visur, cukuru cilvēks patērē pārāk daudz, liekas it kā, ka tas ir neitrāli. To es gandrīz vai nelietoju. Teiksim tā, ja man ir deserts, tad deserts būs restorānā vai arī, protams, aiziet ciemos un tur stāvēs kaut kāda salduma. Es varbūt paņemšu, bet tas ir, pēc klīniskās prakses var pateikt, ka salduma patēriņš ikdienā ir viens no tādiem lielākiem pārdarītājiem cilvēku ilgtermiņa veselībā. Un ja mēs to samazinām, tad uzlabojās tik daudz dažādas lietas organismā. Tur man arī tiktu kā jātaisa video, kas notiek, ja tu samazināsi cukuru uz 2 nedēļām. Reāli, pirmās dienas varbūt, ja cilvēks regulāri lieto, būs grūtāk, jo tas rada atkarību. Tas reāli rada atkarību, tas ir nesapratība. Pēc tam tā kā būs vairāk spēks, reāli. Tāpēc mēs sāksim paši savus organismu resursus labāk izmantot. 2 paliks tā kā skaidrāka galva. Un 3 pat uzlabojās miegs. Tādas pamat fundamentālas lietas uzlabojās, noņemot to ātru ogļhidrātu avotu nost. Bet tu runā par visiem cukuriem, jo cukuri ir, es nezinu, cik veidu daudz. Daudz un dažādi. Es saku standarta saharoz, kas ir pievienoti klāt. Un tas ir, nezinu, vai tas būs mērcītē, vai tas būs saldais, vai tas būs, nezinu, jogurts ar piedevu, vai tas būs enerģijas dzēriens. Un tas ir visa tā produkta, kas satur cukuru augstā saturā. Protams, ja mēs aiziesim pa sportu, tur jau ir bišķi savādāk, bet ja mēs aiziesim vēl dziļāk, tad man arī ir savas lietas, ko teikt. Labi, bet cukurs augļos, fruktoze? Augļos ir fruktoze. Fruktoze kā tāda, bet paskatīsimies augļi, nevar spitalizēt. Labi, tu ēdīsi tur vīnogu visu laiku, tas arī baigi labi nebūs, jo ir tā lieta kā glikēmisks
indeks produktam, respektīvi, kas, cukurs, pamat elements ir glikoze. Glikoze mums nonāk asinīs, un jo viņa ir vairāk, jo vairāk mums paceļās insulīns. Insulīns mums ir aizkuņa dziedzerī, tas tāds visgalvenākais hormons visā organismā. Un pirmais insulīna uzdevums ir šo glikozīti dabūt iekšā šūnā. Mums organismā daudzas dažādas šūnas, un glikoze ir šo šūnu enerģijas avots. Un šis ir tas, un jo ātrāk glikoze nonāk iekšā šūnām, pēc tam ir tas cukura kritums asinīs. Tā kā sagurst. Principā glikēmiskais indeks, ja viņš ir augsts, tad tā glikoze asinīs ļoti ātri paceļās, un tas nav pārāk labi. Bet ir produkti, augļi, ogas, piemēram, tagad ir vasara, zemenes, labi, vēl kādas varam dabūt, melenes, avenes, kazenes, smilkšs, ērkšķis, šīs ir ogas, jā, viņas satur cukurus, bet samērā zems vai vidējs glikēmisks indeks, bet tur tajā visā iekšā ir daudz pievienota vērtība, kas mūsu organismam ļoti nepieciešams, un tos es iesaku, tas mums ir nepieciešams. Tur ir cita lieta. Labi, paņemsim arī to pašu banānu. Banāns varbūt pārgatavots, viņš ātri, ilgāk veikalā pastāvēs, foršs dzeltenīgs, tur tāds jau tāds, citi pat tirgo tā kā smūtī banāns. Jā, viņš ātri pacels. Ja tas banāns būs tikko atnācis, tāds viegli zaļganīgs, viņš to cukuru līmeni stipri lēnāk pacels. Ok, ja tāds, ja iedziļinās, tad sarežģīti, bet ja vienkārši, tad ogas, augļi ir ok, bulkas, konfektes labāk ne. Bulkas, konfektes, saldinātos dzērienus, enerģijas dzērienus labāk ne. Labi, tas arī ir lielā mērā saistīts ar taviem produktiem, kurus šodien, man liekas, no rīta aizmirsu kafijā iebērt, bet vispār bēru katru dienu. Un tas Preimo, kas ir viens no taviem produktiem, viena no tām domām, es tev izstāstīšu, lai tu zini. Jā. Pēc tam tu varēsi man labot. Ka mēs pabarojam tās labās baktērijas ar tavu produktu, un tad tās labās baktērijas sāk dominēt pār sliktajām. Jā. Un tās sliktās baktērijas ir tās, kas mums visu laiku prasa, paņem vēl vienu cepumu, paņem vēl vienu šito, paņemam koliņu, vēl kaut ko, un ja tās labās dominē, tad mēs kaut kā tie saldumi vairs tā neprasās, un tad mums viss uzlabojās. Tas ir tāds slepenais ierocis, ko es strādāju. Labi, ar tā cukura kāre ir tāda, mēs katru dienu uzņemam saldumus. Vienā vai mazākā veidā. Citam cilvēkam tas var būt cukurs pie kafijas katru dienu klāt, citam tas ir cepumiņi darbā, ko viegli pagrābt, vai konfektes, vai saldais pēc otrā. Okay. Un paņemam to dzīvildzi, un tā ir regularitāte. Nerunāsim, kas notiek organismā, bet mums dziļāk iekšā mums ir baktērijas. Baktērija dzīvo zarnās, resnajā zarnā. Tievajā mēs sagramojam, resnajā zarnā ir baktērijas. Un viņas tur ir samērā daudz, 1,5 līdz 3 kg. Un vienkāršā valoda no tiem cukuriem, ogļhidrātiem vienkāršiem, kurus mēs uzņemam, cilvēks absorbē 95 līdz 75% pats. Restīvi 5 līdz 25% atkarībā, cik labi tā zarniņa strādā, aizies mums tālāk. Un tas pabaro tur kaut kādu dzīvību. Un pārsvarā tās ir cukuru mīlošas baktērijas, saharolītiskas, atvainojos par lamāšanos. Un viņām ir tāda lieta, ja viņas dabū ēst, viņas, protams, savairojās. Viņa īpatsvara paliek daudzreiz vairāk, un viņas jau ir tādas. Es gribu, ja tu man dod visu laiku ēst, tas tā kā sunim vai jebkuram dzīvniekam, viņš prasīs vēl. Mēs arī esam pieraduši ēst konkrētā laikā, arī bērns, tu viņam regulāri dod ēst, viņš arī tajā laikā būs pieredzējis. Viņš prasīs vēl, līdzīgi tās baktērijas, viņas prasa vēl, viņām ir savs mehānisms, kā viņas komunicē ar smadzenēm, un prasa to vēl. Un principā, kā to apturēt? Iedot barības avotu labajām baktērijām, kas ir mūsu tās labās, mūsu probiotikas, mūsu dzīvība,
kas, principā viņas ēd šķiedrvielas, šķīstos šķiedrvielas, tas, ko mēs paši nevaram sagramot. Un tas, ko es tur izgudrojis, komercializējis, Primobiotika, tas ir mātes piena cukura analogs, tāda ļoti plašs barības avots labajām baktērijām, ja mēs viņus vairāk barosim, viņas paliks vairāk un izsitīs to slikto baktēriju īpatsvaru un pamazām, tas nebūs vienas dienas jautājums, un tā kārpa to cukuru samazināsies. Jā, es atceros, ka es pirmā reizi sāku lietot, man bija pirmās dienas tāds sajūta, ka es smēķēšanu atmest, kad gribās ritīgi. Bet, tas nav arī tik sarežģīti, to mierīgi var izdarīt. Bet labi, īstenībā, tā kā bišķiņi varbūt citiem podkastā tādiem nedaudz zinātniskā puse ne tikai samazina tās cukuru mīlošās baktērijas, īstenībā tas mehānisms ir stipri dziļāks. Reāli tā baktērija apēd to prebiotiku, un tagad ļoti modē ir samazināt svaro medikamentiem. Ir tāds medikaments, kas ir GLP-1 agonis, restīvi mūsu apetītes hormonu, bet reāli tas GLP-1 mums izdalās zarniņās, mums ir tādas L šūnas, un viņas izdala to GLP-1 atkarībā no uzturu. Un reāli baktērija apēdot prebiotiku barības avotu izdalās svieskābīti, kas ir ļoti svarīgi īstenībā arī par sportu, bet reāli izdalās tas apetītes hormons dabiskā veidā. Tā ir, tas man sākumā likās, ka tāda hipotēze, bet tagad es skatos jau pētniecību, zinātnē to sāk pētīt, un tas ir viens no tādiem karstākajām tēmām, kas tiek tagad pētīts, ir dabiska iekšējā GLP-1 vielmaiņa. Tas ir, tu runā par to Ozempiku? Jep. Laikam svara zaudēšana vienmēr būs aktuāli visiem. Bet par svara zaudēšanu es tā kā negribēju baigi iet tajā jomā, bet tomēr jāpajautā, ja jau mēs tajā esam. Es kaut kad sen lasīju, tu varbūt man atkal palabo, ka ja tev bodījumās indeks ir zem 20, tas ir tikpat riskanti, ja tev ir viņš virs 30. Kad tie veselības riski ir ļoti lieli abos galos. Zem 20, tur 9, zem 18. No 18 līdz 20 vēl ir ok, bet ja ir zem 18, to es arī klīnikā varu pateikt ilgtermiņā. Ja cilvēks, kas ir ar zemsvaru, tur ir daudz lielāki riski, ja mēs tā skatāmies, nekā cilvēkam ar virssvaru. Jo viegls zemsvars ir stipri trakāks nekā viegls virssvars. Ļoti liels virssvars un viegls zemsvars jau iet apmēram būtu līdzīgi. Ok. Labi, tad attiecīgi tiem, kuriem ir tas zemsvars, tiem ir tavs otrs produkts. Kā mēs zemsvars? Cilvēkiem jāēd proteīns, olbaltumvielas. Viens un tas pats nav tā, ka proteīns ir kaut kas sintētisks, olbaltumvielas kaut kas dabisks. Mums ir latviešu valoda bagāti izgudroja OBV proti. Baigi fēns produkts vispār pacientiem pirms un pēc operācijām. Forši tāda paciņa, proteīna daudzums tā kā 3 solā, 14,73 grams, satur arī prebiotikas, bet, ja nesanāk ikdienā olbaltumvielas, var iekļaut, bet tas ir tas, kas trūkst. Jo principā mums proteīns jāuzņem ir katrā ēdienreizē, brokastis, pusdienas, vakariņas. Labi, ja mēs gavējam, tad mēs noņemam nost, piemēram, brokastis, bet tas aktīvam cilvēkam, kas sporto, kas skrien vai kas staigā, vismaz 1-2 grami uz kilogramu tādā nekustīgā, vieglā dienā, 1,5, 1,7 līdz pat 2 grami uz kilogramu, ja tu reāli kusties. Un tad mēs skaitam to proteīna daudzumu ikdienā, lai mēs to dabūtu. Kur ir proteīns, olas, gaļa, zivs, siers, pupas, zirņi, bišķiņi riekstos sēklās, un mums ir jādabū tas proteīna avots katrā ēdienreizē. Ja mēs to dabūsim, tad mēs ikdienā nodrošināsim to nepieciešamo. Bet atceramies, ka proteīns nav tikai muskuļiem. Proteīns ir veidots no aminoskābēm 20. 8 mēs paši nevaram uztaisīt, un tas ir mūsu plastiskais materiāls, no kā mēs esam veidot, no kā veidojas mūsu gremošanas fermenti, no kā veidots mūsu šūnas, viss mūsu iekšējais mehānisms, no tās strādā mūsu pamatķieģelīši. Ok.
Es parasti pēc intensīvākiem treniņiem taisu kokteilīti ar OBV protu. Es lieku pat 2 pulverīšus, lai liekas, ja ir tāds kārtīgi intensīvs. Tas labi, tas ir 30 grami. Un, jā, bet varbūt pastāst par tie, kas sporta... Es zinu, tu, man liekas, esi kaut kad teicis par ogļhidrātiem, ka tu diezko daudz viņus neuzņem, bet savukārt izturības sportistiem laikam tā kā vajag tomēr. Nu, ogļhidrāts ir... Es uzņemu tik, cik man ir nepieciešams, bet par izturību mums ir jāskatās, ka mums ir arī pašiem savu ogļhidrātu rezerve, glikogēns. Un jo tu vairāk trenējies, jo tā rezerve paliek lielāka. Un es uzskatu, ka sportā trenējot ir jāiedod tā rezerve. Un, jo mēs, protams, vairāk kustēsimies, jo mums vairāk būs nepieciešami tie ogļhidrāti. Un tad mēs viņus varam arī uzņemt vairāk. Bet ir tas ogļhidrātu avots. Es vairāk skatos uz tādiem saliktiem un garajiem. Piemēram, tur ciete no kartupeļa, griķis, rīsi, labi, tur citiem patīk, labi, tas pilngraudu makrons, ja laba gremošana ir. Mēs to pašu uzņemam, un tas mums arī uzkrāsies, bet lai nav pārāk daudz vienkāršie. Jo tie vienkāršie, viņi var ilgtermiņā izdarīt pāri un arī pabarot tās sliktās baktērijas, un sportistiem tas baigi nav vajadzīgs, ieskaitot izturības. Jo tikko es lasīju pētījumu par maratonistiem, kad skrienot maratonu, daļa pienskāba nonāk vēl apakaļ vispār zarnās, un tas nav baigi labi, tas to vidi var izmainīt, un tad bija pētīts tiem, kuriem ir konkrētas baktērijas, kas to pienskābi vēl var noēst tajās zarnās, tiem ir ātrāks recovery un atjaunošanās un tas atlētiskais sniegums. Un tad būtu labi to mikrobiomu sakārtot pirms maratona. Protams, jo arī viena lieta, otra lieta, es pieļauju arī paša praksē ar tām koncentrētajām želejām, kas ir tas ogļhidrāta avots. Cits cilvēks viņu panesīs labi, citam var rasties vēdera problēmas. Un tiem, kuriem radīsies tās vēdera problēmas, viens no iemesliem varētu būt nesakārtots mikrobioms, ja baktērijas iekšā. Sakārtosim mikrobiomu, labāk arī uzņemsim papildu preparātus, kas ir jāuzņem slodzes laikā pēc nepieciešamības. Tu minēji tos ogļhidrātus, rīsi, griķi, saliktie. Pasta, makaroniem, jo parasti pirms starta dienā mēs visi ēdam makaronus. Tas ir tā iegājies tautā. Tas ir arī paņemsim griķi būs līdzīgi, paņemsim kvinoju arī būs līdzīgi. Par pastu es neesmu baigais glutēna fans, ja gremošana strādā labi, tad var arī to pastu uzņemt. Tad viss kārtībā. Tie, kas fano par pastu. Pamēģinām, vienkārši maziņš eksperiments. Tur pastas vietā uztaisam forši griķus vai uztaisam forši kvinoju vai tos pašus pat kartupeles. Tas kartupeles ir arī, jo mums jau vajag to ogļhidrātu, tas karbohidrātu loading. Nav jābūt vienam ogļhidrātu avotam, jo tur jau ir citas, tur griķī būs viens minerālis, tur rīsā būs otrs. Labi, protams, lai tas ir labs bioloģiski audzēts, arī vispār par graudaugiem, lai tie ir no bioloģiski iegūtiem avotiem. Tur arī savu nozīmi, kam es arvien vairāk pievēršu uzmanību. Ok. Mēs parasti, tā kā mums veikalā prasa, kurš želējs izvēlēties, mēs arī sakam, ka noteikti vajag treniņos pamēģināt, jo dažādi reaģē cilvēki uz dažādām arī tām želējām. Bet tagad mēs varēsim stāstīt, ka vajag arī mikrobiomu sakārtot. Vispirms, jā,
piekārtojam mikrobiomu, un tad arī tā želeja izdarīs savu darbu, jo viņu mēs labi varēsim absorbēt, gremošanas trakts nostrādās tā kā ir nepieciešams, un jo želeja jau tā nozīmē, vajag ātri papildus enerģiju slodzes laikā, viņi arī izdarīs savu darbu, bet ja būs paņems to želeju, tās sāks sāpēt vēders, tas gan nebūs labi. Nē, es vairāk baigais skrējies, bet kādreiz es skrēju tos maratons un pusmaratons, arī esmu pamēģinājis. Man tad vēl bija jauns, tad man bija tā sāpīta. Pēc tam es tā želejas kaut kā nomet nost, bet tad es nemaz par to mikrobiomu tādu nezināju. Ok. Kas ir vēl, kā mēs varam kārtot mūsu mikrobiomu, ja mēs neskaitam tavu produktu, bet ar pārtiku? Kas ir tas pārtika labākais? Pamats kārtot mikrobiomu. 1. Samazinām vienkāršos cukurus, lai tie nav ikdienā. 2. Domājam par šķīvi. Esam dzirdējuši šķīvu principu, arī katrs varam tagad iet Googlē un ierakstīt šķīvu principus. Tur būs vairākas pozīcijas. Zaļš, sarkans, dzeltens. Dzeltens ogļhidrāti, sarkans obaltumvielu avots un tas zaļais. Un to zaļā pozīcija ir tas, ko, ja cilvēks iemācās, tad ir viegli. Mēs veidojam šķīvus, dārzenis, saknauks, salāts, zaļums, sēne. Cenšamies visas krāsas, cik vien iespējams. Šie nav tā ogļhidrāta avoti, jo praktiski ogļhidrāti, kas mums pacer cukuru līmeni, ir maz, bet tur ir daudz šķiedrvielas, arī šķīstošās šķiedrvielas, kur ir prebiotikas, barība mūsu baktērijiem. Un jo mēs vairāk dažādosim, jo būs vairāk tie barības avoti tām mūsu baktērijām, viņām patīk dažādība. Ir arī pētījumi, kur saka, vismaz 30 dažādus dārzeņus nedēļā. Tas nav tik viegli to sakombinēt, lai tur, es došu piemēru. Puķkāpos, brokulis, labi, to mēs varam pieliksim vēl kaut kādu olīvas man ļoti patīk, lai ir kaut kāda mikrozaļums dīksts. Tas var būt termiski apstrādāts, vai tas arī var būt daļa termiski, daļa nebūtu apstrādāts. Rieksts sēkla. Biete ļoti vērtīga. Jau iedomājamies, kaut kas tur veidojās, un tā mēs sakombinējam, un tas ir tas, ko mēs uzņemot ikdienā, uzlabojam to savu mikrobiomu. Ok, diezgan 30 ir, man liekas, diezgan daudz, jā, tur ir jāpiedomā. Tur ir jāpiedomā. Mums tagad Latvijā ir vienkāršāk. Šobrīd ir pilns tirgus visādiem zaļumiem, bet ziemā Ziemā ir jāskatās. Kaut kas jāpaglabā ir no vasaras. Rudenī mums vēl ir ķirbis, bet cenšamies veiklos arī tie mikrosalāti un dīksti mums ir visu gadu pieejami. Laba olīveļa par virsmu īstenībā arī satur barības avotu mūsu baktērijām, jo grūtāk gremošanu melno ķimeņeļu var piepilināt klāt arī vērtīga, bet censties iet uz to dažādību. Skatāmies receptes, iegūglējam vidusjūras salāti, Mediterranean salādu un skatāmies. Mums jau ne tikai vidusjūras, no arī ziemeļu valsts. Jo tas, uz ko es strādāju, no produktu ziņas, es sakombinēju vidusjūras un ziemeļu diētas produktus kopā un dodu dažādus tos risinājumus un kombinācijas. Ok. Ja neskaita saldums, cukuru, kā vēl mēs varam sačakarēt savu mikrobiomu? Kā ir ar alkoholu, jo alkohols ir antibakteriāls, vai ne? Tas tīrs spirts jau, protams, būs. Labi, var pateikt vielu apzīmēs tā. Nedaudz smejoties, bija pētījums par alu, un tu dzer alu, tev mikrobioms nedaudz labāks fermentēts produkts, bet tur tie daudzumi bija maziņi. Protams, liels alkohola daudzums ikdienā nebūs labi mikrobiomam, bet ja tas ir mazās un niecīgās devās, tur es neko sliktu neredzu. Kā mēs vēl varam sabojāt? Neguļot, jo mēs mazāk gulēsim, vēl mēs vairāk stresosim. Stress un negulēšana iet roku rokā ar mikrobiomu disbalansu. Tad neguļam, stresojam, dzeram daudz alkoholu un arī ejam saldumu. Jā. Un ēdam pliekanu pārtiku.
Restīvi tukšu. Tā ir tā lieta, tukšu uzturu, jo tu vari, šeit arī viena lieta, ķipa kalorija ir kalorija. Nu, paņemsim tur pārstrādātus vistas nagetus, kas tur saturēs 300 kilokalorijas, un paņemsim tur to pašu vistas filejiņu pagatavotu, klāt būs tur bietīte, klāt būs tur tas dārzenis, nu, ritīgi dārzenis, akņauku salāti zaļuma veselu, kuriem praktiski nav nekāda enerģētiska vērtība, liels daudzums, un noliksim blakus. Un ko tas kopā mūsu organismā izdarīs? Vienāda vērtība. Jā, kalorijas, visas kalorijas vienādas. Jā, tas ir viens no banālākajiem teicieniem, kas ir palicis. Jo, nu, es to tagad tā, cilvēks nav gāzes plīts. Nu, kā kalorijas tiek mērītas. Tu aizēji uz laboratoriju, piemēram, paņemsi kaut ko, tu paņemsi, to viņus sadedzinās, un pēc tā tur ir formuliņa, un tad to aprēķināsi, cik no tā, nu, tas siltums kilokalorijas izveidojās. Nu, bet mūsu organismā, nu, viņš satur tik, bet kā tas tiks izmantots mūsu organismā pilnībā savādāk. Tur ir 101 faktors, kas to ietekmē. Viens, piemēram, tāpat insulīna jūtība. Nu, kas ir insulīna jūtība? Ja tu esi jūtīgs uz insulīnu, tad visi baigi fēni. Tas arī sportistam attiecās. To ātri var izmantot, tev ļoti maz insulīns ir vajadzīgs, lai tu vari enerģiju dabūt iekšā šūnās. Visu. Super. Bet ja tev esi insulīna jūtība vāja, rezistents, tad tev ir tu uzņem, piemēram, daudz ogļhidrātus, un viņi ir tev asinīs, bet viņi tev netiek iekšā šūnā kā enerģijas avots, un tad tev jāuzņem ir vēl vairāk, lai tu dabūtu iekšā šūnā, un tad labi daļa aizies šūnā, daļa vispār netiks izmantots un aizies uz taukiem, un tu beigās dabūsi stipri vairāk. Tev sistēmā ir vairāk enerģijas, bet tu viņu vari tikai izmantot tad, kad ir nepieciešamais insulīna daudzums sasniegts, lai viņš tiktu iekšā šūnās. Labi, šis bija bišķi sarežģīti, bet principā vienkāršā valodā. Ja tu esi insulīna jūtīgs, tad tu enerģiju izmanto normāli, cik tu uzņem, tik tu apmēram dabū un var izmantot. Ja tu esi insulīna rezistents, tas ir tā kā mašīnā, es nezinu, tur ar degvielu netiek pietiekami piegādāt, tev ir ritīgi jāspiež gāzi, lai aiziet iekšā un dabūt to enerģiju un izmantot. Ok. Jā, šis bija bežs sarežģīts, bet es apmēram sapratu. Bet mūsu klausītāji ļoti izglītot, es domāju, viņi ļoti labi saprot. Es ticu, ka būs kāds, kas beidzot kāds šo pasaka. Jā. Labi, es tev gribēju vēl pajautāt par suplementiem. Ejam. Patīk, ja? Ejam. Varu arī vērtēt. Jā, nu ir kaut kas tāds, ko tu domāju, nu, teiksim, tas populārākais D vitamīns, ko saka, ka gandrīz visu gadu mums vajadzētu. Piekrītu, bet D bez magnīja būs švaki. Ja cilvēkam trūkst magnīs, arī sportistam bieži vien ātri tiešām tas magnīja deficīts iestājās, būs švaki. Jo D vitamīnam vajag magnīju, lai viņš aktivētos. D vienmēr draudzējas kopā ar magnīju. Es katru vakaru tagad dzeru magnīju, kad ir lielāks slodze, un tad varbūt tas ir tas laiks, kad D vitamīnu arī paņem. Principā, jā. Aha. Bet es ieteiktu dozēt no mans tāds recommendations no rīta ar magnīju un K2, un vakarā ar magnīju un K2, un pa tā magnīja formā, tur arī kaut kas jau top. Kaut kas top. Bet magnījam ir kādas 10 formas, man liekas. Pat vairāk. Nu, labi, tur par to var veselu atsevišķu podcastu uztaisīt. Jā. Nu labi, tad neejam par magniju, par kreatīnu. Kreatīns labs. Kreatīns ļoti populārs, izņemot, man liekas, izturības sportists baidās no tā svara pieauguma. Svara pieaugums būs uz ūdens masas piesaisti, un otrs arī tu muskuli var uzaudzēt. Bet kreatīns ir pētītākais, kreatīna monohidrāts ir pētītākais uzturbagātinātājs zinātnē, manuprāt. Un skatāmies, gribēsim būt izturīgāki,
Nu, paņemam. Tas katram ir individuāli, un arī tā dozēšana. Skatāmies, kā gremošanas trakts to uztver. Es neredzu neko sliktu kreatīnam. Ok. Pats lietā? Tagad nē, bet kad ir aktīvāka slodze, tad jā, vienkārši tagad ir izbeidzies. Ok. Kolagēns? Nu, kolagēns ir labs, ja tu viņu māki pareizi lietot, bet nav tāda standarta kolagēna. Domā, tu apēdīsi kolagēnu, tev izveidosies kolagēns, tas ir novecojis. Nu, nav tā, ka tu apēdi smadzenes, tev izaugs smadzenes. Kolagēns ir jālieto tad, kad tev ir pietiekami daudz olbaltumvielas organismā, proteīns tu esi uzņēmis, un tad tu peptīda veidā tu viņu vari uzņemt, un viņš tā kā veicinās, lai vai tev āda labāk, vai tev locīte tev attīstās, bet vienkārši atsevišķi kolagēns, ja tu uzņem, viņš aizies kā proteīna avots, vai viņš aizies uz aknu, vai uz nieri, vai viņš aizies, nezinu, tev uz locīti. Tev nebūs tā, ka tu maģiski apēdīsi kolagēnu, tev izveidosies kolagēns. Jo kas ir kolagēns organismā? Mums ir šūnas, piemēram, tāds fibroblasts, un viņam vajag konkrēts aminoskābes kā izejvielas, un tad sākās kolagēna veidošanās, jeb sintēze, un tā ir tāda spirālīte. Un, kas ir dažādi tie veidi, bet ja tu apēdīsi, viņš maģiski nenonāks līdz tai šūnai, nesadalīsies pirms tam vēl ir tādos pašos reizinātājos un čiks neies viņā iekšā un tā spirālīte no jauna neveidosies. To mums jāsaprot. Bet nav tā, ka būtībā kolagēns arī ir olbaltumviela? Ir. Ja es ēdu daudz olbaltumvielas, tā ka man jau pietiek? Dzeram vēl buļjonu, labu kārtīgu buļjonu. Es pats pērku no Neganta Gardi, ļoti labs buļjons. Tur ērgļos brāļi vīganti audzē, tiešām cepur nost. Ok. Labi. Ko tu domā par, zin kā, uzturā ļoti daudz tie trendi. Vienu brīdi visiem bija keto diētas, tad iznāca filma Netflixā un tad visi kļuva par vegāniem. Man liekas, ka tagad ļoti populāri ir, neatceros, kā sauc to diētu, kā ēd tikai gaļu. Karnivoru. Jā, ko tu par to domā? Tad vēl fastings ir populārs. Gavēšana, jā, tur viss ir laikā. Ar to karnivoru uzmanīgi. Nav. Mums Latvijā karnivors ir tas pats keto savā veidā ir. Un nevajag iet pēc popularitātes, lai aiziet pie speciālista, lai rekomendē. Katram ir savi plusi un savi mīnusi. Es redzēju Jordanu Petersonu dzīvē tepat Rīgā, kas jau ir gadiem lieto tikai gaļu, bet viņiem ir savas veselības problēmas, kas ar to tiek risinātas. Veselam cilvēkam es tagad populāri ēst tikai gāju, es tagad ēdīšu tikai gāju. Nebūs labi. Par vegānismu, tur gan man ir stipri liela pieredze, jo daudz ir nākuši 10 gadu laikā, sākuši būt vegāni, bet bez zināšanām. Un principā ir tāda, arī studentiem tāda tabula par dažādām diētām, cik viegli ir ievērot un cik daudz organismam labumu tas dod un varbūt ir kvalitatīvs vegānisms, kas ir ļoti viss grūtākais un junk food vegāns. Un tur tu esi tādos uzturvielu deficītos, un tad tur var cilvēks jaunām meitenēm ar mēnešreizes beigties, vai tur aiziet anēmijās, kad piemēram, dzelzs trūkst un citas lietas, un tad tas viss ir jākārto, un tad vēl garastāvoklis slikts. Tas ir tāds, kas ir izcināts. Katram ir savs labums un pielietojums. Es personīgi dzīvoju tādā savu veidu gavēņa režīmā, vairāk vai mazāk viena maltīte dienā, one meal a day. Kad, ja ir fiziska aktivitāte, tad es dienas laikā uzņemu proteīnu taukus, bet neuzņemu ogļhidrātus. Ja es gribu brīvdienās atpūsties, es arī brīvdienās sēdīšu brīvā režīmā, uzņemšu arī ogļhidrāts par dienu. Bet ja mēs paskatāmies kaut kādas tur pasaules ilgmūžības, jeb longevity, piemēram, Davids Sinclairs, arī kolēģis no cita pasaules puses, arī one meal a day. Šis strādā man.
Jā. Vai cits cilvēks varētu uzreiz sākt ēst vienu maltīti dienā, nu, tas būtu problemātiski. Tur tas ir jāsaprot un organismam ir jāpielāgojas. Jā, ok. Tad jāsaprot, ka ir dažādas lietas dažādiem cilvēkiem. Jā, mēs katrs esam unikāls un ar tiem, es varu salīdzināt tagad ar peldēšanu, to ēšanas. Mēs varam peldēt kraulā, mēs varam peldēt šitā, mēs varam peldēt sunītī, nu, mēs varam visādi darīt. Nu, līdzīgi ar to ikdienas ēšanu. Kas ir uzturu uzņemšanas mērķis, ir nodrošināt sevi, lai ir pietiekami daudz barības vielu, lai tu vienkārši var funkcionēt kā cilvēks. Bet ja tu to izdari pareizi, tad tu funkcionē labāk, un ja tu funkcionē labāk, tad tu esi principā vesels. Ja tu to dari kaut kādā ziņā nepareizi, nu, tad veselības pretējā puse ir beigās slimība. Un tā kā tā loģika, nu, bišķi saprast, kas strādā, ko uzņemt, lai tu jūties labi un esi vesels. Nu labi, jā, tad, piemēram, mana vecmāmiņa bērnībā teica, ka svarīgākā ēdienreize ir brokastis. Tad es dzirdu, ka to ir izgudrojuši bekona tirgotāji, tā ir sasvērstības teorija. Un, kad tu neēd brokastis, acīm redzot, ka tu ēd vienreiz dienā, tad... Nu, brokastis ēd tad, kad, piemēram, kas ir brokastis? Un brokastis varbūt pirmā ēdienreize. Pirmā ēdienreize, ja es no rīta aizēju uz treniņu, uz rezistences treniņu, svaru zāli, es esmu sevi noslogojis, nu man brokastis tad, piemēram, būs, bet es uzņemšu olbaltumvielas un taukus. Nu, kādreiz jau arī, nu, ja mēs paskatāmies senčus, nu, mērnieka laika, nu, tur bija klaušu laiku strādnieki, tur bija ritīgi jārukā, nu, tur jau, protams, ir, ja tev jāiet ir uz lauku un jādarās, un tāpat mums tagad arī ir zemnieki, kas dūšīgi strādā, nu, ēdat kārtīgi, dūšīgi, nu, tur es pateikšu, izlaist brokastu, kas tu tišiņš esi, ko tu mani te gribi, lai es aizēju pie Pēterja, nu, ir cilvēkam, bet tas ir tas mūsdienās, kad ir darbs ofisā, sēžam, nu, tad tās brokastis var izdarīt pāri, bet atkarībā kādas tās brokastis. Nu, piemēram, biežākā kļūda brokastīm visu laiku, katru rītu auzu pārslu putru, bet nu tā kā regulāri, nu šo es esmu piedzīvojis. Un ja vienveidīga, un ja mēs vēl tur ievārījums klāt, restīvi, nu tas ir viens piemērs. Man nekas nav par auzu pārslu putru kā tāda, bet ja tas būs regulāri un katru dienu, tas uzskatu, tas ir samērā bezjēdzīgi, jo tā ātri pacels cukuru līmeni augšā, kas pēc tam ātri arī nokratīsies un gribēsies vēl kaut ko. Un tad mēs aiziesim, sāksies tas glikolas karusels, aiziesim uz darbu, ok, tur būs cepumiņš, vēl kaut kas, akal tā kā spēks vai akal noguris, tad aiziesim pusdienās būs kārtīgs otrais, tur suliņa, vēl tur desertiņš un tā vispār atlūzīs. Tikai tāpēc, ka cukuru līmenis nokāp lejā. Ja mēs ēdam, tad ēdam tā, lai kas ir tas mūsu ikdienas mērķis, vai ja mums jāstrādā intelektuāls darbs, vai mēs sēžam pie datora, vai mēs esam, nezinu, braucam ar mašīnu, vai mēs ja mēs esam sportisti, tad tur ir pavisam savādāk. Katram tas ir pilnībā individuāli. Ok, nav tāda recepte visiem. Klau, vai tu gribi padalīties par kaut kādiem nākotnes plāniem tavam uzņēmumam Primu? Primu mērķis ir būt labākam savā kategorijā no produktu viedokļa, piedāvāt tos augstākos produktus, kas dod spēku, nevis atņem to. Un šī gada mērķis ir Latvija, bet tā nostiprināta spēcīga Latvija. Un pēc tam jau iet eksportā un būt sava kategorijas tādām, kā saka, gaismnesim. Kādi jauni produkti? Būs jauni produkti. Būs ļoti labi droši. Labi, tikai labi. Sliktus fiziski, nu, kā saka, ģenēriķus, jeb tādas, nu, copy-paste tādas pašas, nē. Bet arī, lai, nu, produktu palaišana, tas ir savs process. Fokusējoties uz esošo, ļoti labi viss notiek, un kad, jo lielākā
jo lielāks pieprasījums, tad arī varēs likt attiecīgi kaut ko klāt. Kāds no mūsu klausītājiem, kurš jūt, kad grib privātu vizīti pie tevis konsultāciju, tas ir iespējams? Tas ir iespējams. Pieņemu Rīgā Baznīcas ielā Antēģa institūtā, vēl reizēm brauc uz Madonu Madmed klīnikā, pieņemu. Protams, ar tiem pierakstiem ir kā ir, jo tas pieprasījums samērā liels, bet droši iegūglējam Ansis Zauvers, jo es tiešām līdzīgi kā šeit, es dalos ar daudz informāciju internetā bez maksas, YouTube, gan visādas foršas intervijas, podkāsti, kur var iegūt pievienot vērtību. Mēs saliksim arī linkus visus apakšā uz visiem tajiem sociāliem tīkliem un visu. Vēl kāds novēlējums mūsu klausītājiem nobeigumā? Domājam, ko mēs uzņemam, atceramies, kad kas strādā Jānītim, tas varbūt nestrādās Pēterītim un Ilzītei. Katrs mēs esam unikāls, ejam uz saviem mērķiem un mēs to visu sasniegsim. Paldies visiem klausītājiem, Ansis, paldies! Lai visiem forša diena aiziet!